gribi nopirkt bitkoinu, bet tev nav 100,000. Tas nekas. Paņem kabatas naudu, vai nezinu, tējas naudu vienalga. Un sāca piecīt, 5 eiro. Izklausās smieklīgi, vai ne? Bet tu to vari izdarīt arī 5 eiro vērtībā. Protams, tas nav vesels bitkoins ne tuvu, bet tā būs maza daļa no viņa. Apmēram šodienas vērtība tie būtu 4,500 satoshi. Tu jautāsi, what the fuck, kas ir satoshi? Bet mierīgi, bitkoins sastāv no 100 miljoniem satoshi, un viņš reāli skaldās daudz daļās. Un īstenībā šī video klipa gaitā tu uzzināsi, cik daudz tu būtu jau nopelnījis, ja tu būtu to piecīt ielicis īstajā laikā. Tāpēc skaties līdz beigām. Un ja tev vēl rodas šaubas, nešaubies, pārbaudi, tas tā ir, jo bitkoins reāli sastāv no satoshi, un tie nav ne shitcoini, ne demo, ne testa coini nekādi. Tie ir reāli coini, kurus tu vari turēt karstajā, augstajā makā, kādā gribi. Nedaudz pastāstīšu, kāpēc piecīts, kāpēc tāds cipars, kāpēc tāda summa. Jo pa lielam šobrīd bitkoins ir 118, viņš īstenībā nedaudz nokrities, bet šeit var arī redzēt, ka, piemēram, $5 vērtībā, $dolāru vērtībā, nevis eiro, saņem 4251 atjaunojumu. 4231, jā, tad nedaudz tomēr kaut kas samazinājies. To satoshi. Var izmantot kalkulators, var tīri matemātiku pielietot un tā tālāk. Bet, tiksim, kur tad mēs to varam iegādāties vispār? Vispār viņi ir ļoti daudz. Ir biržas dažādas, ir tie saucamie deksi, ceksi, tiksim tā, biržas, kuras ir centralizētas un biržas, kuras nav centralizētas, bet par tām varēšu pastāstīt kādu citu reizi. Tiksim tā, ir, pārsvarā noteikti visi zina Revolūtu, arī Revolūtā var nopirkt, bet teikšu reiz, ka tur ir diezgan spēcīgs uzcenojums, tāpēc labāk ir izmantot vai no centralizētās vai no necentralizētās biržas. Es pats izmantoju centralizētās šādiem darījumiem, tiksim tā, decentralizētās, tiksim tā, citas darbības veids. Un tātad, kāpēc tieši 5? Kāpēc tieši 5 eiro? Es jums tagad parādīšu. Tātad, redz, kur ir grafiks no 13. gada līdz šodienai. Tās ir sveces, katrai svecei ir mērogs, ko var iestatīt. Šī gadījumā vienas sveces mērogs ir 1 mēnesis. Attiecīgi šo mēnesi rekords ir 123,000 viena bitkoina cena. 123,072. Un 13. gadā viņš maksāja 132 eiro. Tad, lai jūs saprastu, tas ir tas arī, ko es minēju, ja jūs piecīti ieliktu 13. gadā, kad cena bija šeit, 132, 130 eiro, tad jūsu šī brīža vērtība bitkoinam, kad viņš tad viņš maksāja 130, tagad gandrīz 120, 103. Jūsu tākošā peļņa būtu 4,500. Ja jūs nopirktu 17. gadā, tātad tur plus mīnus ap 1000 viņš maksāja, tad jums būtu 600 eiro. Ja jūs nopirktu 21. gadā, kur mums 21. ir? Šeit viņš spēlda staigā dažādi, bet reiķināsim ap 30,000. 28, jā. 21. gadā nopirkt par 28, 30,000, jums būtu 20 eiro. Tad sanāk, pat pa tādu ciparu ieliekot piecīti, viņš ir 4-kāršojies. Un tas ir 5 eiro. Tā kā ir par ko aizdomāties. Šādi izskatās Bybit, centralizētā birža
es esmu vai nu Bybitā, vai nu lielākoties vai nu Bybitā, vai nu Binancē. Viena no atšķirībām starp decentralizēto un centralizētajām biržām ir tas, ka centralizētajās ir vajadzīga jūsu identitātes apliecināšana. Decentralizētās biržās tas nav nepieciešams. Līdz ar to varēsiet izvēlēties paši. Drošus linkus atstāšu video aprakstā, un kaut kādā no nākamajiem video uztaisīšu arī pamācību, kā to izdarīt ātri un viegli. Kaut gan internets ir pilns ar viņiem, kā to var izdarīt. Līdz ar to padomājiet, piecīts no kabatas naudas, tējas naudas, vienalga atlikts, paņemts, aizņemts. Arī tas ir labs ieguldījums, jo tas ir pirmais solis, lai jūs vispār sāktu saprast, kas tas ir, ko nozīmē atvērt maku, ko nozīmē nopirkt pirmo valūtu, kriptovalūtu, ko nozīmē sekot viņai līdzi, skatīties, kā viņa mainās, redzēt, pa piecīti. Tur tas makā tās izmaiņas viņas būs gaužām nelielas, bet jebkurā gadījumā tas būs iemesls iedziļināties, sekot līdzi, saprast, vai jūs vēlaties to nodarboties, vai jums tas ir interesanti, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā kā, ja bija ok, ieliec laiku, seko līdzi, būs vēl daudz interesanti. Šis tikai sākums.